saku lielu paldies tiem darba devējiem, kuriem tiešām viņu uzņēmumos darbojās mūsu arotbiedrības, kuri noslēgti ļoti labi un spēcīgi darba koplīgumi, kur darbinieki ir apmierināti, viņi zina savas garantijas un atbilstoši tam arī viņi strādā un dod šo pievienoto vērtību. Bet ir arī citi gadījumi, tāpēc mani bišķi izbrīnīja viens tāds raksts, kas tikko bija laikrakstā Diena, pirmdien, 25. martā, kur ir rakstīts. Lielā mērā arotbiedrība ir tāda pagātnes atlieka, līdz ar no tās vairs tas nav tik aktuāli. Ja skatāmies reģionos, kur strauji attīstās ekonomika, tā ir ASV un Āzija, tad tur šo arotbiedrību faktiski nav. Tā ir sociālistiskās Eiropas palīdzība. Labākie darbinieki arotbiedrībā parasti nestājas, līdz ar to, ja tu labi strādā, nekas tāds nav vajadzīgs, jo pēc labiem darbiniekiem stāv rinda. Man ir jāatvainojās jums, godātie kolēģi, par to, ka es esmu slikts darbinieks, jo es esmu arotbiedrības biedrs. Tāpat ļoti daudz slikti darbinieki ir arī mūsu valstī. Ir mēram bišķi vairāk kā 100 000 cilvēku. Un, jā, tas ir tas sociālais dialogs, par ko mēs esam pēdējos gadus runājuši, zem kura karogu mēs šodien esam sapulcējušies. Un jāsaka, faktiski man ir tāds tiešām bērnu noskaņojums. Īpaši tāpēc, ka šos vārdus nav teicis viss. Manas darbvietas varbūt auto stāvvietas sargs vai kāds vidusskolas pēdējo klases skolnieks, bet gan darba devēja konfederācijas prezidija loceklis, no Telekom valsts priekšsēdētājs Juris Gulbis. Un mani tas tiešām no vienas puses dziļi izbrīna, no otras puses man tas ļoti apvaino. Un jūs, Gulbi kungs, man, principā publiski esat iespļāvis sejā. Un es tāds apspļaudīts nevaru jūs priekšā stāvēt, atvainojiet, bet tas ir mūsu reālais sociālais dialogs.